par Jutas Strīķes dīvaino aiziešanu no dzīves, ar bildēm no viņa kapa vietas un ar stāstu par to, cik slepeni tika organizētas Jutas Strīķes bēres un par versijām, kādēļ aizgāja Juta Strīķe pie manis vērsās vasarā. Dace Kodzeva nomira rudenī. Saliekot kopā pēc tam faktus un savācot informāciju no Daces draugiem, no Daces radiniekiem un arī kolēģiem, tur liecināja, ka kaut kas tajā visā nav tīrs. Jā. Un viena lieta, par ko Dace bija interesējusies pēdējā laikā, viņa meklēja, kur atrodas Jutas Strīķes kaps, ka Dace arī ir ļoti interesējusies par šo te Jutas un jaunās konservatīvās partijas tēmu. Man lēnām sāka likties kaut kādu puzli kopā, es pat tagad runāju, man tirpiņas pār kaulēm iet, jā. Linda, es izlasīju tavu rakstu, ko tu nopublicēji Facebook, kurā figurē tāda Dace Kodzeva, kura pēc oficiālas informācijas 20. gada septembrī noslīka, bet tu mini versija, ka tā iespējams bija slepkavība. Pastāst lūdzu par šo situāciju sīkāk. Jā, manā rīcībā Daces aiziešana katrā ziņā bija negaidīta ļoti daudziem un ļoti, maigi sakot, ļoti dīvaina. Tu viņu pazini? Es pazinu Daci, es ar Daci iepazinos uzreiz, kā es kļuvu par Saeimas deputāti. Daci man uzmeklēja. Ņemot vērā, ka es arī biju cilvēktiesību komisijas sastāvā kā deputāte. Kas viņa bija tajā laikā? Dace ir cilvēks, kuru ļoti labi pazīst cilvēki, kas strādā mēdīju vidē, jo Dace Kodzeva bija tā, kas uzrakstīja pirmo sabiedrisko mēdīju likumu. Ojārs Rubens viņu savu laiku bija paaicinājis, un Dace Kodzeva šo likumu uzrakstīja. Līdz ar to šis sabiedrisko mēdīju likums, kurš esošajā Saeimā tika uzlabots, tika radīta tā teikt uzlabotā versija, Dacei bija kā bērns, un tas ir ļoti saprotami. Līdz ar to Dace ļoti sekoja, viņa ļoti labi orientējās vispār mēdīju telpā. Dace ir bijusi savu laiku arī NPLP juriste, un, teiksim, Dace arī vadīja biedrību par legālu saturu, kas arī ir cieši saistīts ar mēdīju vidi. Tā kā, mēdīju cilvēku Dace zināja. Un, kad es kļuvu par Saeimas deputātu, Dace man uzmeklēja, viņi iepazinās ar mani, un viņi man faktiski iedeva tādu ātro lifta informāciju. Viņi redzēja, ka es esmu sakarīgs cilvēks. Viņi iedod tādu ātro lifta informāciju, kas man būtu jāzina par visu to priekšvēsturi, jā, gan par likumiem, gan par iesaistītiem kaut kādiem cilvēkiem. Dace man ar laiku, kad jau viņi saprata, ka es esmu cilvēks, kuram var uzticēties, viņi man izstāstīja arī par mēdīju karteli, kas darbojas Latvijā. Bet es minēšu vairākas lietas. Un tad, cik viņai bija gadi aptuveni tajā laikā? Ko lūdzu? Cik viņai bija gadi aptuveni tajā laikā? Kādā ziņā? Cik veca viņa bija? Es nemāku tā pateikt. Par sievietēm vecumu neprast. Es nezinu. Es tiešām, Robert, nezinu. Pusmūža sieviete, teiksim tā. Nē, manā vecumā Dace. Skaidrs. Manā vecumā Dace, jā. Ja es esmu pusmūža, tad droši vien. Ok, bet jā, atgriežoties pie tā nopietnā, līdz ar to Dace bija ļoti spēcīga sieviete. Dace bija arī tāda ļoti taisnīga un par taisnības cīnītāju, kā saka. Dace bija ļoti drosmīga. Jā. Un kāpēc, teiksim, ir aizdomas, ka tā nebija ne pašnāvība, ne vienkārši noslīkšana, tādēļ, ka saliekot kopā pēc tam faktus un savācot informāciju no Daces draugiem, no Daces radiniekiem un arī kolēģiem, tur liecināja, ka kaut kas tajā visā nav tīrs. Jā. Un viens bija šī tieši paralēli tā sabiedriskā mēdīja likuma apstiprināšanas Saeimā vairākos lasījumos, un Dace sadarbojās ar vairākiem deputātiem, un ne tikai man bija aizdoms, ka Dace varētu būt noticis kaut kas ļaunāks, nevis vienkārši nomiršana. Ir vēl deputāte Ieva Krapāna, kurai bija tieši tāds pašas aizdomas. Jā. Es neesmu runājusi ar citu frakciju deputātiem tādēļ, ka es negribu būt izmeklētāja. Tas nav mans pienākums, tas nav mans darbs. Es savācu visus faktus, kas bija manā rīcībā. Arī es noskaidroju, ko bez sabiedriskā mēdīja, teiksim, likuma pieskatīšanas, par ko vēl Dace bija interesējusies pēdējā laikā. Un viena lieta, par ko Dace bija interesējusies pēdējā laikā,
Viņi meklēja, kur atrodas Jutas Strītas kaps. Un man ļoti žēl, ka es nezināju šādu par to, ka Dats par to interesēs, jo savukārt man bija zināma informācija gan par to, kur atrodas Jutas Strītas kaps, gan arī man bija bildes par to, kādus vainagus uz Jutas Strītas kapu ar kādiem uzrakstiem lika gan tieslietu ministrs Jānis Bordāns, gan arī jaunās konservatīvās partijas pārstāvi, bet es par šo nevēlos šobrīd runāt sīkāk, jo par to, es domāju, būs viens atsevišķs vēl raksts, vēl vairāk informācija, lai mēs visu neslēgtu vienā katlā. Bet vai tu vari īsumā pateikt, ar ko bija interesanta informācija, kurā vietā atrodas Strītas kaps? Lūk, es tev to nevaru pateikt, es nezinu, kādēļ Dats par to interesējās. Es zinu, ka ja tu prasi manu viedokli, kādēļ ar šādu te informāciju par Jutas Strītas dīvaino aiziešanu no dzīves, ar bildēm no viņa kapa vietas un ar stāstu par to, cik slepeni tika organizētas Jutas Strītas bēres un par versijām, kādēļ aizgāja Jutas Strīta pie manis vērsās vasarā. Dats Kodzeva nomira rudenī, bet jau vasarā man bija informācija par Jutu. Man tas likās tajā laikā vispār prātam neaptverami. Tā informācija, ko man atnesa, pateikšu godīgi, Latvijā daudzus gadus dzīvojuši ārvalstu pilsoņi, kas bija vispār šokā par Latvijā notiekošo. Man bija grūti tam noticēt, un tajā laikā es domāju, ka ir lietas, iespējams, par kurām labāk nezināt, un es īsti nezināju, ko darīt ar to informāciju. Bet pēc Daces aiziešanas, tad, kad es uzzināju, ka Dace arī ir ļoti interesējusies par šo te Jutas un jaunās konservatīvās partijas tēmu, man lēnām sāka likties kaut kādu puzli kopā. Es pat tagad runāju, man tirpiņas pār kaulēm iet, jā. Un tad es sapratu, ka ir jāsavāc nedaudz vairāk informācija. Es satikos ar cilvēkiem, ar Daces draugiem, mēs pārunājām Daces sadarbību ar Ievu Krapāni, kā viņas darbojas. Dacei bija sava metodika, kā viņas sadarbojas ar cilvēkiem, lai dabūtu pēc iespējas labāku rezultātu, ņemot vērā to, cik liela pretestība bija, lai šis likums tiešām taptu sabiedrības interesēs. Jo tas mērķis, ko faktiski panāca prezidents un kopā ar Sarmītu Ēlerti, ir, ka sabiedriskais mēdījis tika palikts absolūti zem politiskās kontrolas. Un, protams, ka neviens normāls cilvēks, ieskaitot Daci, to nevēlējās. Bet man varbūt uzreiz rodas jautājums, vai tiešām šis iemesls varētu būt tik nopietns, lai pieņemsim organizētu cilvēka pasūtījumu slepkavību? Es nemāku to teikt, es neesmu izmeklētāja, tādēļ es šo visu informāciju arī es palūdzu Māri Kučinski, kurš tajā laikā sēdēja man blakus Saeimā. Es palūdzu, lai viņš man, kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs, iepazīstina ar Mežvietu kungu, kas ir valsts drošības dienesta vadītājs, un paldies Kučinska kungam, ka viņš sarunāja tikšanos, un es visu informāciju, kas bija manā rīcībā, gan par jauno konservatīvo partiju, gan par Jutu Strīti, gan par Daci Kodzevu, gan par mēdīju karteļa tapšanu, nodevu valsts drošības dienestam. Tās tomēr ir lietas, kuras nav mana kompetence, tas nav mans pienākums ar šīm lietām nodarboties. Mans pienākums kā deputātei bija darīt kaut ko ar šo informāciju, bet es neesmu izmeklētāja. Ar to jānodarbojas pilnīgi citiem dienestiem. Tādēļ šobrīd tas aktuālais jautājums ir, un man ir ļoti liels bažas, ka ar šo informāciju nekas netika darīts. Ok, varbūt tur nekā tāda nebija. Sabiedrība man vairākas reizes ir uzdevusi jautājumu, ko tad jūs darat ar to informāciju? Kāpēc Linda vairs nesauc vārdus? Tādēļ, ka es savulaik esmu saukus vārdus, es savulaik esmu meklējis palīdzību. Man ir radies iespējas, ka valsts drošības dienests strādā ciešā sasaistē ar valdošajiem spēkiem un nevienmēr kaut kādas lietas izmeklē objektīvi. Jā. Man bija pamats domāt, ka nekas īpaši netiks izmeklēts, un faktiski Saeimā tajā laikā es biju palikusi viena pati bez komandas, un, godīgi sakot, man vienā brīdī nedaudz arī kļuva bail, jā, tādēļ arī
bija, teiksim, pirms Saeimas mandāta nolikšanas bija ļoti daudz emocionālu uzrunu no manas puses, kuras mēģināja vērst uzmanību par to, ar kādām metodēm strādā pret cilvēkiem mūsu valstī. Ja. Tās ir tās pašas metodas, ko izmanto Krievijas spēcdienesti, ka cilvēki publiskā telpā tiek padarīti par trakiem, par alkoholiķiem, tad, ko jūs tur klausāties, jā, tā taču tur ir dzērāji. Par Daci arī tieši tāds pats stāsts bija, ka viņa mīlēja iedzert un noteikti tur dzērumā aizgāja papeldēties, jā, kaut gan viņas draudzenes, kas ar viņu pavadīja ikdienas kopā un kaimiņi teica, viņa nekad nav gājusi viena pat peldēties, un kaut kāda ieraduma, ko cilvēks nedara vienkārši, jā. Lūk. Un arī vienā brīdī līdz manīm nonāca informācija, ka par manu tuvu ģimenes locekli tiek vākta tā saucamā melnā mapīte. Paldies tam cilvēkam, kas šo informāciju man atnesa pirms melnā mapīte atceļoja pie manis un nezinu, kāds ir tas mērķis, bet mēs atrisinājām situāciju un nekas ļauns nenotika. Ja? Bet faktiski kaut kādas darbības liecināja par to, ka liepiņi tur mutu labāk ciet. Ja? Un faktiski tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ es noliku mandātu un sapratu, ka man ir jāpaiet solis atpakaļ. Savādi pretējā gadījumā man šī sistēma iznīcinās. Ja? Pie kā vērsties, jā. Drošības dienesti, tieslietu ministrs, mēs zinām, no kuras partijas un kā viņam ir ar tieslietām un ar korupcijas apkarošanu, jā. Paši lielākie korumpanti, jā. Tā kā, līdz ar to, jā, arī viens no iemesliem, kādēļ es esmu šobrīd kopā ar Aināru, ir tieši tas, ka ar Aināru esot kopā, es drīkstu nebaidīties. Es drīkstu runāt atklāt par lietām, jo es zinu, ka Ainārs iestāsies par mani, Ainārs mani aizstāvēs, un Aināram arī ir pietiekami liels resurss, lai noalgotu labus juristus un advokātus nepieciešamības gadījumā. Un tās lietas, par kurām es runāju, tas nav nekāds joks, tās ir ļoti, ļoti nopietnas lietas. Un, vienkārši tāpat tās cilvēki neskrien uz valsts drošības dienestu, vienkārši tāpat cilvēki nekāp Saeimas tribīnē un nerunā par metodēm, ar kādām Latvijā tiek strādāts. Ja? Tā kā, paskatīsimies, ja? Paskatīsimies, kā šis turpināsies, bet es esmu nolēmusi, ka tieši informācija, kas bija manā rīcībā, es diezgan loģiski, jo tur ir vesela lietu virkne un daudz un dažādi, lai cilvēks spētu orientēties. Es tā mazās devās mēģināšu atklāt un tad paskatīsimies, pie kā tas viss novadīs. Paldies, Linda. Paldies, Robert.